Kā jūs justos, ja mēnešiem ilgi jums būtu bail iet uz savu dzīvokli, tāpēc, ka kāpņu telpā ir apmetušies bezpajumtnieki un narkomāni? Es atrodos Vecrīgas sirdī, un šī nama iedzīvotājiem tā ir ikdiena. Jebkurš cilvēks, viņš nezināja kodu, viņš ļoti viegli atver durvi, tā kā parasti. Un šeit bomži, viņi guļ, un narkomāni, viņi lieto narkotikus. Tieši šita kopā telpa. Un tas ir Vecrīgā? Tas ir Vecrīga. Tā ir bomži, viņam tā kā sociāla atbildība nav tik liela. Problēma ir tajā, ka no visām 12 mājas kāpņu telpām šai vienīgajai ir koka durvis, kuras atmūķēt ir gaužām vienkārši. Un lūk, kāds skats paveras kāpņu telpas augšējā stāvā. Vietējie iedzīvotāji jau ilgāku laiku ir izmisumā, un smaka tik tiešām ir neiedomājama. Nevelti šeit var redzēt, ka visur ir iedzīvotāji lējuši ķīmiju, lai kaut kā atbrīvotos no šīs smakas. Ir vienkārši bail nākt mājās. Blakus dzīvokļos pastāvīgi neviens nedzīvo, tātad es ar bērniem esmu viena šajā stāvā un tiešām ir bail. Pēdējo pusgadu mēs nepārtraukti cīnāmies. Bezpajumtnieki šeit jūtās kā savās mājās. Atnāk, aizver logus, nakšņo un dzīvo. Jūs pie Rīgas nama pārvaldnieka vērsāties, kaut ko viņiem prasījāt? Vairākas reizes, jā, un vienīgā lieta, ko viņi dara, šita nedēļa viņi samainīja atslēgu. Bet pirms tam viņi visu laiku mainīja kodu, bet kāds iemesls, ja tu vari parasti atvērt durvi ar stiprumu. Jā, šī situācija mums ir zināma, šajā mājā tiešām ir problēma. Un, ir tā, ka tur gan sētniekam tas ir būtībā dubults darbs, gan tur ir mainītas slēdzenītes un viņas ir atkal laustas. Diemžēl tā, ka šajās situācijās policija īsti palīdzēt nevar. Līdz ar to ir jādomā citi risinājumi. Un ir tā, ka šobrīd ir grūti pateikt, kāpēc vienai kāpņu telpai tās durvis ir koka un pārējām nē. Ļoti iespējams, ka kādreiz cilvēki ir paši gribējuši saglabāt šīs koka durvis. Varbūt arī bijis tā, ka mājai kaut kurā brīdī nav pieticis uzkrājuma un bijuši kaut kādi citi darbi, un tad šim darbam nav pieticis. Bet ir skaidrs, ka šobrīd tās durvis ir vajadzīgas un attiecīgi uz nākamo gadu ir plānā, ka tādi ir jāieliek jaunas dzelzs durvis. Līdz tam laikam darīsim, ko varēsim, protams, lai nodrošinātu tīrību. Tikai pirms 2 dienām situācija ir uzlabojusies, jo beidzot ir nomainīta kārtējā slēdzene. Jāsaka, ka šeit joprojām ir palikušas kartona kastes, un uz sienām, protams, arī ir fekālijas. Jāsaka, kāpņu telpā smaka ir diezgan pamatīga joprojām. Vīrs bieži vien ir izbraucis, es palieku viena ar maziem bērniem un bezpajumtnieki ir mans ļaunākais murgs. Esmu zvanījusi policijai 3 līdz 4 reizes. Policisti viņus izmet ārā, bet pēc pusstundas viņi ir atpakaļ. Nav jau tā, ka tas ir kāds vargs bezpajumtnieks, kurš vēlas pārlaist nakti. Tie ir 4 lieli piedzērušies vīrieši. Man pa telefonā ir bildes un video. Ja nama apsaimniekotājs par šo problēmu ir lietas kursā jau vismaz gadu, tad kāpēc šajā kāpņu telpā nav uzstādījis kārtīgas metāla durvis, ko nevarētu tik viegli atlaust? Viņi jau ir kaut kad ir labota, tad viņi ir lausta atkal. Tur jau tā lieta, ka šajā gadījumā ir runa par tādu, par ļaunprātību. Tā ir ļaunprātība, tā ir apzināta laušana, un tad tā situācija tāda veidojas. Es piekrītu, šajā gadījumā viņš nebija kā lielais durvju maiņas plānā, viņš nebija. Līdz ar to bija labots pa maziņam, katreiz cerot, ka ar to pietiks. Žēl, protams, ka vajadzēja nomainīt uzreiz, bet uz priekšu ir grūti pateikt, ka ar to mazo darbu nepietiks. Rīgas nama pārvaldnieks stāsta, ka tikko ir nomainījuši slēdzeni un situācijai uz pagaidu laiku vajadzētu būt atrisinātai. Bet kāda ir reālā situācija, ja atslēga nav aizgriezta un durvis ir vaļā? Jūs uzskatāt, ka apsaimniekotājs nav izdarījis to darbu līdz galam? Nē. Cik ilgi jau vispār šāda problēma ir, vairāk kā gadu vai kā? Es dzīvoju šeit 8 gadus un visu laiku bija tā. Rakstījāt pārvaldniekam, nerakstījāt? Katra gada es kaut ko daru, un es tā arī sapratu, ka kaimiņi arī raksta vēstules. Bet nezinu, kāpēc šita problēma nebija risināta vispār. Mājām parasti ir tie plānotie darbi, un tur jau tā lieta, ka parasti to vajadzību ir vairāk un līdzekļi ir ierobežoti.
Un kaut kurā brīdī ir kaut kādas prioritātes. Šīs durvis līdz šim nebija, bet es domāju, ka šobrīd ir skaidrs, ka viņas ir prioritāte, tā kā nākamajā gadā viņi ir. Un, ja cilvēki neiebildīs šai prioritātei, tad jā, tas ir nākamais plānotais darbs. Tātad apsaimniekotājs sola, ka nākamā gada sākumā beidzot šajā kāpņu telpā tiks uzstādītas dzelzs durvis. Tomēr tas nozīmē, ka vēl vismaz 3 mēnešus ir jāgaida. Turklāt laiks kļūs arvien vēsāks un kāpņu telpa pajumtes tīkotājiem arvien iekārotāka. Jāpiekrīt mājas iedzīvotājiem, ka tas ir absurds tik ilgi samierināties ar bezpajumtnieku un narkomānu klātbūtni, tērēt mājas uzkrājumus slēdzeņu maiņai, nevis beidzot nomainīt ārdurvis. Kristaps Puriņš, Mārtiņš Avots, 4. studija.